Esmu trakais trakeris, man ir pohuj, paturi plaķeni, kamēr es blaķeni paņemu plakani. Tava mamma vakujā ir, jo es izlādēju visu aptveri. Mēs taisam pēdējo deliveriju tajā visā sūdā. Redziet, mans garastāvoklis vairs nav nekāds. Neteikšu, kāpēc, vai arī, ja pateikšu, es tāpat neko nemainīšu. Sievietes vienkārši, vienā nonekā, kā vienmēr. Yes, I don't know what to say. Sūčki. Beļēt, nu ir kā ir. Ai. Nezinu, ko to vispār visu teikt. Bojā baigi gara stāvokli. Es jau cenšos nepakļauties tam visam, jebkurā gadījumā. Pēc pāris stundām, varbūt pēc dieniņas atties. Kā var nesaprast cilvēku, kad ietekmē šādu veselu dienu? Es nesaprotu. Es to galīgi nekad neesmu sapratis. Kā vispār var bojāt cilvēkam dienu? Nu, kas tas ir pats stulbākais, ko vispār dzīvē var iedarīt? Reāli. Apzināti vienkārši čakarēt prātu. Bet well. Mēģināsim baigi nesatraukties par to, tāpēc, ka mums vēl ir lietas jādara. Mums ir lietas, kas nav jāaizmirst izdarīt, un tas tur kaut kādas tur uzzina, iedomātas, problēmas. Mums reāli nevajag risināt, tāpēc, ka mums ir daudz reālu problēmu, kas ir faktiskas un kuras nekur neaizmuks. Tās problēmas, un viņas ir jārisina un daudz un dikti. Tāpēc mēģināsim baigi neietekmēties uz šito visu fonu. Paņems to te kartiņu jobano smirdīgo. Jā. Es saprotu, kāpēc es biju tik ilgu laiku brīvs. Tāpēc, ka šitais prāta pisaks ir vienkārši, nu... tik ļoti neizturams, ja godīgi. Jūs paši redzat īstenībā, no tik priecīga cilvēka, kas reāli gatavs izdarīt visu un dejot un dziedāt un priecāties. Dažreiz viens solis un tas ir tāds. Kad to cilvēks vispār sapratīs? Kad viņām būs dotas dabas talants. Vienkārši, nu, dzīvo, priecājies, biļēt katra sekunde, nahuj. Pēc tam, kad viss ir over, tad jau, protams, nāk domas, jā, varēja tā darīt un tā. Kāpēc nav, biļēt, tieši tajā momentā, kad šitais sūds notiek? Kāpēc, jo tad nav saprašana, jā, es varētu to pēc nožēlot. Jā, es varētu to, biļēt, nezinu, huizinu, ko... Pat jau reāli prāts vārās tā. Reāli cilvēki neizmanto momentu. Nepriecājas par visu, kas dzīvē tev dots. Pieceļoties jau vien šajā pasaulē, reāli tev ir jāpriecājas par to, ka tu vari elpot, tu vari izdzīvot šo dienu, tu vari būt šeit, eksistēt, parunāties ar kādu, satikt kādu, tu vari kaut vai pats ar sevi pabūt, tu vienkārši, nu... Kāpēc par to nav tik amizants prieks? Kāpēc, bļēģi, ir vienkārši kroči, davai, es izdarīšu šito lietu vienkārši. Nu, tas priekš manis ir tik nesaprotami. Tas, ka, god damn, kā var nepriecāties, ka tu esi piedzimis? Ka tu nevis esi piedzimis, bet piedzimis mēs neviens neprasījām. Neuzprasījāmies, teiksim tā. Un tiešām, kā nevar izmantot? Ja esi pat piedzimis, nu šo, nu atpakaļ ceļa tev nav. Nu tā tad vai nu tu pavadīji kaut kā grūzoties, padoties viens ar otru, tur to ikdienu, vai arī tu vienkārši, nu... Ak, Dievs.
viņš padomās, atsakīt šito. Tad mēs turpināsim mūsu unloadingu. Yes, tāda dzīve. Kirčā, bišķi domās, esmu plus mīnus. Neko nesapratis, bet bišķi nomierinājies. Tā kā varam turpināt mūsu delivery. Tesla jebana. Bļaļ, karsti krēsli, sučka. Kuri ventilators? Jobnuca, bļaļ. Nu, sāksi tu griezties, bļaļ. Cooling down, nu davai, быстрей, блядь. Вот auto, бля. Вот auto, блядь. Kur ir Max? Вот auto, off, блядь. Come on. Kūliņ, davai ātrāk. Aizgāja. Gandrīz nomiru, bļač. Tas beņķis tik karsts. Jānotīr priekšējais stikls. What the hell you want from me, bļaļ? Es gribu nomazgāt stiklu kroplī. What light settings, bļaļ, pridurak jebānīs izpis laukā, kroplis limais. Jāiebā, kruši Tesla. Jūs redziet, pēc Teslas un sievietēm man smadzenes ir vienkārši. Kroči labi. Sievietes un Teslas bišķiņi ir tavo, bet mēs to neieciklēsimies. Mēs jāiebaņi isto ar savu kārdu, bļaļ. Es cipā iekšā esmu neredzu, bļaļ. Nē, es tevi atbloķēju vienkārši tā patās, bļaļ. Tā, lai pasēdētu iekšā, bļaļ, nu jobnuca nāku. Beidzot, tu, bļaļ, izdomāji, bļaļ. Ui, bļaļ, līst iekšā. Jebaņīs nāhuj, bļaļ, Tesla, bļaļ. Are you the fucking kidding me? Tesla dream car, bļaļ. Really, bļaļ, tu suko. Nu, vai mazgāt to stikliņu ātrāk, vaļač. Man nevar ātrāk reāli. Vai pohuj tas stiklis vispār. Kroči, bļaļ. Braucam vienkārši. Nu, neģibīs. No manis. Tas... Ui, bļāģi, es aizmirsu svarīgu lietu, mani draugi. Tām parkingā. Durvis nav vaļā, ko tu pizdiši? Bļāģi, es tik svarīgu lietu aizmirsu. Būtu mums tagad, bļāģi, pēdējais deliverijas vienkārši. Jā, cilvēki. Kāpēc nedrīkst klausīties Tesla un sievietēm? Tāpēc, ka sev svarīgās lietas tu aizmirsīs. Un tu damaģosi visu savu jobano dzīvi. Ja? Tā diemžēl ir. Gravitāte, ne. Gravitāte, ne. Gravitāte, ne. Ne. Gravitāte, ne. Gravitāte, ne. Gravitāte, ne. Gravitāte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
jēgas bez cimdiem šo sūdu tāpat aizt. Te varēja uzkāpt. Ahujiet, un es to tikai tagad uzzinu. Nu, smirdīgā Tesla huļu ventilātoru izslēdz pati pa sevi, bļa, stulbā pīzda. Tā. Bļa, ka viņi raustās. Zaibal tu pīkstēt, bļa. Nazī šit. Oh shit. Oh nē, kas notika? Kas, bļa, notika? Viņš bija pa daudz uzbraucis, viņš te bija virsū reāli. Ok. Viņš jāiztais no stūri. Principā divas iedaļiņas. Un divas iedaļiņas, jā. Nu jā, tā puse ir bišķīt vairāk uz turieni. Sanāks, visu ceļu nobrauc pa sliedīti, pa to metāla sliedīti. Ahujiet. Tā. Gravitāte. Nu tak brauc, stulbais sūds. Ļoti uzmanīgi, šito te tu pārkāp pāri. Tad ir ļoti uzmanīgi. Lēnītēm, ir tīpaši tādām mašīnām. Fuck off. Jā, tā Tesla taisa vairāk problēmas nekā viņas patiesībā reāli ir. Voila! Ja vienīgi tas jobanais sūds varētu izslēgties. Nu, viņš neslēdzas ārā. Nu, kā pavarotu izslēgt, bļet? Nazī šit. Jūs varat īstenībā komentāros atzīmēt, cik reizes pateicu šito frāzi, nazī šit. Ok, ejam nodot tevi metālu uzņos. Varētu īstenībā safačēt tagad, jo tur tas būs atkal cimperlīgi to izdarīt. Kur ir Nazī šit? Nazī šit Tesla Model 3. Continue, edit inspection, take a photos. Не понял? Какая компания у тебя? Какая? Continental, Autoship. Как его? Агайская компания или нью-йоркский? Пармалекс, привет. Здорово. Не понял вопрос? Пармалекс, да, у тебя компания? Да. Но она там, Чикаго офис. Но они не, знаешь, как они делают, они, короче, когда что-то с компанией меняют, короче, постоянно. Нет, почему? Пару дней назад одним чуваком встретился. Он говорит, находится компания в Огайо. Еще
таким самым мой друг катается. А он говорит в Нью-Йорке, значит, у всех штатов, значит... Они может тоже платить им, чтобы использовать ее компанию. Они крутят по вокруг эти компании, понимаешь? Вот в последнее время вообще каша. Ну, посмотри сам эти законы и так далее. Всякие мошенничества тут. Давай, братан, удачи тебе. Быстро выдают они? А? Быстро выдают машину? Я сдать их. Gravitāte, nē. Jā, liekas, ka šitā mūsu dzīve ir pārāk garlaicīga. Bet jā, tu kopumā skaties īstenībā katru dienu, šitādi tā huīņa gadās. Gravitāte, nē, gravitāte. Короче, Nazi, shit, give me, mate, passport. Короче, un tagad. Es laik domāju par to, ka kamera virsū varbūt noņem, bet es domāju, nu jā, viņš mani pamanīja jau ar pats pienāca, nu tad lai viņš tiek fonā. Tak, ne nādā. Bet es mani novērš, mani, bļaļ, neskaties. Software, kur mailes. Done. Yes, my boy. Bļa, tos kokus neaizmirst paņemt sādāk, kāda mieldos stiklā un tad būs pizdets. Mēs esam piesprādzējuši, jā. Fuck off. Na brīdini pats sevi kropli. Nē, gravitāte, nē. Gravitāte. Nē, gravitāte, nē. Kur mums nodot, tas vēlāk? Gan jau, ka te? Nu, viena nav? Customer parking. Kur mums likt to mašīnu? Man liekas, tas bija viens no viņiem. Es nezinu, kur man te jādod. Re, kur Tesla rādīts. Re, kur izsadauzītās. Bumerīts, bļaļ, kas pa bembi! Ai, bļaļ, jobnuca pilnīgi. Kroči, mēs viņu te noparkosim. Gravitāte, nē, gravitāte, nē. Jobanā kamera nerādi man nemaz. Man pat Oltehnik. А что они сказали там? Hey, brother! Jāizslēdz nazīšīts. Pisies, ciet! Nu, davai, nu! Bļoč! Tam! Bļaļ, ka šitā soska, ja godīgi, jobnuca, bļaļ. М3, ебанись. Ебанись просто, Вася, нахуй. Ата-та. Tam, kur tas čalīts ir. Tā jānoņem kamera nost. Jāieliek cimdi.
Normālā vietā visas rokas aizņemtas. Un kur tas pipars aizbrauca? Tā arī nevar saprast. Jāiet tur, karoči, pie viņiem. Tu bariks normāls. Vienkārši glancīgi. Dodge. Ramčiks. Jā, mašīnas tā eksistē. Diezgan cool. Tās gan Teslas normāls apistēt. Look at this. Hey, boy. Shit kebab. Okay. Gravitate. Gravitate. Where's the office? I have a question. Yes. I am bringing the car to here. Yeah. Damaged car, Tesla. And what is? Go to the front office. Where is the front office? In the You have to walk. outside here. Yeah. Walk straight, take a left, Yeah. and there's gonna be a door on that side of the building. Okay, it's cool. Thank you, man. Gravitate. Gravitate. Karate. Jā. Jā, es aizmirsu uztaisīt fočenītes no Tesla aplikācijas, kurā strādā ļoti gujovā. Un tas ir mazākais. Labi, ka viņi ir tepat, līdz safučēsim, neviens manā trakā. Nu, tik pamēģinām, bļaši. Un safučēsim un palielam viss. Man žornējs arī beidzas šajā darbā. Bet neizdevās. Kā saka, gan kaut kur dzīvē man nospīdēs. Ejam. Ko es tagad pamanīju vispār? Tesla vispār ahujela. Viņa reāli saglabā, skatieties. Viņa saglabā man telefonā, un tad viņš tikai suka uploado. Tad pēc tam nākamais būs uploads. Ahujēt! Tesla, you, блядь, you're pidaraska. Motherfucker Tesla is. Using everybody else, but not themselves. Nazi shit. Un tagad... Serios? Viņš pat neuploadoja, skatieties. Viņš pat neko nedara. Winplay. Ahujēt. Pa vienai ķipā gribi pateikt? Pat pa vienai nevar. Viņš nelādē. Ko tu gribi pending photos, but you not accepting my photos, bret, gingerilla. Yeah, it's not working. Короче, Tesla app is not working. Viber. Oh, finally, блядь, пидораска ебана. Ира, nice. Эй, tu dirsti, блядь, сучка. Jā, tas laikam cancel bija, ko es spiedu.
Nazi bullshit, I don't like Nazi shit. Окей, братан, удачи тебе. Сейчас... Yay, finally! Tam, šitan mums te ir drop-offs ir izdarīts. Gravitāte, ne, gravitāte, ne, gravitāte, ne. Hello. Hello, this is Oride from SF Tickets. I'm calling with regard to your request you left on our website. You wanted a flight from Chicago to Amsterdam. One more time. You wanted a flight from Chicago to Amsterdam. Now I want to go to Budapest. Yes, I was calling about your flight request. Are you still interested in the flight? I know, I want now to try to travel to Budapest. Okay, you want to change your travel? Yes, to Budapest. Okay. And when exactly do you plan to travel? I want closest time to Budapest. Okay. Let me know more about your plans. I don't have any plans, I just travel around. When? The dates that you wish to travel? Closest time. Doesn't matter of what. Sorry, come again? Doesn't matter of what, which time. I would like to know which dates are you preferring to travel again if you have cancelled this. Cancel? What cancel? You said you want to travel to Budapest. But you said that I'm gonna cancel something. What cancel? Yes. You are not, when are you planning to travel? Explain me what to cancel. What you want to cancel? I'm not going to cancel. I want to know when are you planning to travel to? Any day. What is good? Money for. Is this ticket is for free? Ticket for free? Yes. No. Why? Okay. Yes. You want ticket for free? Of course, for free. Okay, when exactly do you want to travel? But you know, to get a free ticket is not possible, right? It's not possible. Don't say me this. Get free, it's free. Yes? For free, yes, for free. Okay. Yes? Okay, I'll find for you. Really? Yes. Very nice, very good, very nice. So anytime what you choose, I travel for free everywhere. Okay. Yes? Okay. Thank you very much, my friend.
Okay. You the best. Okay. Thank you. Okay, thank you too. Please come again. Сучки. Короче, nē, sapratāt? Reizēm pats tu jūt, ka tev vajag pamainīt to pulsu, lai tev būs maids uz lūpām, pat kad sirdī tev ir rūks, un tas mūds pamainīsies tad, kad izvēlēsies dūt.